otrajā stāvā, aizstāvs, tad būs ļoti skaisti nosaukts spoguļu zāle un tradīcija zāle. Un parasti te tādā zālē iekšā, tad tomēr tas ir tā kā baznīcā ir altārs galā. Šeit galā ir logi, tieši pretī. Tātad tev dabiskās apgaismā apstākļos, tev gaisa uzspiež acīs. Autors saka, ka tos ar žalūzijām aiztaisīšu ciet. Tādā gadījumā tu vispār uz gaisa. Tad tie spoguļi laikam šķiet kolēģiem. Pats interesantākais bija, ka šeit otrajā stāvā es nekādīgi nevarēju saprast. Tehniskā stāva, kas pat šajā te paskaidrojumā, autora paskaidrojumā par šo atsauksmi, viņi nosauc veidināšanas iekārtām paredzētas stāvus. Es nestādos priekšā, ja divas tikpat lielas ir jau kāds stāvā iekšā, tad ko tev kāds iekārtas izvietot šeit? Kaut elementāri pārzinot mūsdienu, teiksim, lēki, inženieru aprīkojumu, tas izraisīja tāds, bet tas labākais bija telpa kā telpa, semantiski. Mēs ejam caur pasāžu, kur ir augsts spoguļu stikla siena. Un tātad šīs veidināšanas iekārtas būs aiz tās stiklotās sienas. Autors saka, ka stikls no ārpus nebūšot caurredzams, nebūšot spoguļu stikls, atspoguļošot, kas aiz tā stikla atrodas, neredzēs. Protams, ka tādā publiskā pasāžā nebūtu interesantākais, ka tur izvietot viss tā inženiertehniskais aprīkojums. Un kā viņām var iekļūt, ja autori paskaidro, tiešām tā arī ir, kā es nojautu, viena iespēja ir caur lūgu grīdā, otri caur jumtu. Pēc tam es neaizdomāju. Arī caur jumtu varētu nodrošināt iekļūšanu tehniskām telpām projektā. Īsumā varbūt es tā izstaigāju caur tam projektam, to kā es viņu arī uztvēru. Un šķiet, ka tas tāds zināms pārpratums te ir radies daudzos elementos, tīri izanalizēt no šī arhitektoniski plānojuma funkcionālā viedokļa. Es jau iepriekšā recenzijā zinām, ka tās diskusijas var pārvērsties tāpat kā te jau sākās, ka mēs mēģinām diskutēt par jautājumiem, kurus nav izdiskutēti. Tad mēs neparādīsim. Viens tagad pēkšņi pateikt, ziniet, jā, es biju tur nekorekti rīkojos, man toreiz to vēstuli vajadzēja izsīt. Tas nav mūsu diskusijas priekšmets. Tāpēc es arī sīkāk nepieskāro šīs celtnes arhitektūras mākslinieckajām veidolām. Tās ir uzrakstīt, tas vienmēr ir subjektīvi vērtējumi. Ir dažas lietas arī tie tādā salikumā, apjoma kompozīcijā, kurš, protams, izvērs ārkārtīgi nopietni tādu jautājumu, kas nedod cilvēkam skaidru atbildi, kāpēc tas ir tā. Paldies, protams. Paldies. Es te klausoties, manī tādu momentu arī pašā sākumā, kur Krastīnkungs vērsās ar domu, stāstīja, kad ir bijusi vajadzīga tolerants sasaist ar esošo kultūras centru vai biedrību, kultūras namu, kas ir kādi. Tas kaut kāds jābūt loģiski, ka, protams, vai nu viņi nojauc vai integrēt, tas ir cits jau, tas ir detaļi risinājumi, nevis tā atstāt, ka viņš paliek kaut. Kultūras biedrības īpašums, tas nepieder domi, mēs jau nevaram jūs māju nojaukt, tāpēc, ka mums gribas. Runājot ar projekta autoriem, konkursa metu priekšlikumā ir bijusi sasaist ar šo veco ēku, jo tas ir bijis arī jautājums, ka jānodrošina sasaist ar esošo ēku, un viņi tādu ir veidojuši, bet pēc konkursa izrādījies, ka laikam ir zemes plāni bijuši nepareizi, ka tur ir 2 zemes gabali, un tās ir 2 juridiskas vienības, un tāpēc ir koriģēts, un šī sasaist ir noņemta, vai var izšķilt domu Varbūt es replikošu vēl klāt, jā? Tā ir sabiedriska ēka, kā es noskaidroju, pieder šeit pašai biedrībā, vai ne, un tā tālāk. Bet ja jūs atbildiet, ka tā nepieder domē, tad to nu gan cieņāmie pašvaldīgi cilvēki vienreiz aizliekiet aiz auss. Visa tautas skatās uz mūsu izvēlētiem priekšstāviem, tas nav jūsu privāti īpašums, tas ir sabiedriskais īpašums. Ja jūs atbildiet, tas nepieder domē, tad kā te mēs vispār varam plānot, tad pilsētu plānošana kā disciplīna neeksistē. Lūk, tas pieder katrs privātais rosās savā dārziņā, kā viņam patīk. Un domē ir šīs zemes gabals, tur ir sabiedriska organizācija, tā nenotiek plānošana vispār. Un jums jāpārstāv sabiedrības interesi. Pagaidām tā ēka ir sabiedriskā ēka. Es neesmu pazīstams ar šo biedrību.
tad pajautājiet viņai. Dažs dokuments nonāca manās rokās, kur viņi piedāvājusi sadarbību. Un arī ministrijas ir vēstules mums norādījuši par šādu sadarbību. Par to es arī nerunāju, tas nav diskusijas priekšmets. Bet ja mēs sāksim teikt, tas pieder tur, tas teikt un šādā te veidā, tad mums vispār nav ko diskutēt. Turklāt es vēl gribētu piebilst, ka gadu garumā ir bijušas šīs Ikšķilas kultūras biedrības piedāvājumi atjaunot veco kultūras namu. Ir bijuši pat projekti atjaunot veco kultūras namu, kas ir ieguvuši totāli ignoranci no domas puses. Saprāmāk, jūs godu vārds, jūs varbūt varētu piecelties. Jā, es esmu Nora Ikstena rakstniece, esmu tā teikt arī 2 gadu garumā cīnījusies pret šo objektu un turpināšu cīnīties, tāpat kā visi mani dombiedri, un mēs esam ļoti daudz Ikšķilē, ļoti daudz. Un tiešām es gribētu teikt, ka šādi priekšlikumi no Ikšķilas kultūras biedrības ir bijuši arī, protams, šie metu projekti, ir bijuši uzmetumi, kā atjaunot veco kultūras namu, jo mūsu ideja patiešām pašreiz, šī sabiedriskās domas ideja ir tāda, ka mēs varam saglabāt esošo ainavu, mēs varam saglabāt veco kultūras namu, kas, protams, nav kāda arhitektoniska pērle, bet kuru var atjaunot ar ļoti labām mūsdienīgām metodēm, radot Ikšķilē nelielu, bet brīnišķīgu vietu, kur cilvēkiem baudīt kultūru, kur būtu bibliotekai, kur varbūt būtu kādai lasījuma kafejnīcā. Un piedodiet, es esmu strādājusi pie Ventspils rakstnieku mājas atjaunošanas un arī pie šīs tāmas un arī ar Ventspils pašvaldību. Ja mēs Ventspilī uzcēlām vecā Rācnamā rakstnieku māju, kur brauc rakstnieki no visas pasaules par 500 000 no valsts budžeta, tad jūs tagad piedāvājat 5 miljonus Ikšķilē par šo kultūras kluci, es atvainojos, mēs dzirdējām profesionāli viedokli, kuram nav nekādas funkcionalitātes. Turklāt nerunāsim par ētisko aspektu, ko šeit neviens nemīl. Par Zanes Karpovs un viņas tēva saistību. Domas izpildirektors. Šeit tas viss jau vispār ir aizmirsts. Šis projekts vienkārši ir totāli, tas vienkārši neiedars ainavā, viņš nav funkcionāls, viņš ir ārprātīgi dārgs. Mēs to negribam un mēs cīnīsimies, lai šāds objekts Ikšķilē nebūtu. Visiem spēkiem. Sakiet, cik biedri ir jūs biedrībā? Es neesmu biedrības biedrs. Celšos kājās, es esmu Ikšķilas kultūras biedrības priekšstādātāja Elva Zēģela. Un es gribu paskaidrot par šo te sākotnējo skici, kur it kā bija jaunais kultūras nams savienots ar šo te veco mūsu biedrības namu. Mums bija Rudzīšu kungu privāta saruna, kurā viņš uzdeva man jautājumu, vai pastāv tāda iespēja, ka varētu veidot šo te kopīgo kultūras kalnu un jauno namu piebūvēt klāt pie vecā. Un es viņam teicu, jā, tāds varētu būt. Pagāja kaut kāds mēnesis, un pēc mēneša pēkšņi ir radušās šīs skices, kaut kādi meti. Un es tiek uzaicināta uz domas sēdi, kur man parāda, ka ir jau tapis jau šis te projekts. Mums nav nenoslēgts līgums, mēs neesam vienojušies ne par ko. Un šajā pašā domas sēdē manā priekšā tiek nolikti dokumenti, kur melns uz balta projektētāji ir uzrakstījuši veco kultūras biedrības namu nojaukt. Tas ir viņu priekšlikums. Nu tad, protams, ko šādiem... Mums tas dokuments ir, mēs varam apskatīt viņu. Es gribētu redzēt tādu. Bet viņi ir šajā tā bija. Jūs ļoti labi zinat, ka tā bija. Nav tāda dokumenta. Tur bija aprakstīts tieši projekti, melns balta bija uzrakstīts, ka viņu ierosinājums ir šo veco namu nojaukt. Un pirms tam jau mēs to bijām teikuši, tagad mēs to sakam, ka mēs šo namu nojaukt neatļausim. Ja jūs man atnesīsiet to dokumentu, es jums tiešām rokas un kājas. Bet kas jūs tās, ka jūs tā advokāts izlaid? Es vienkārši uzdodu jautājumu. Paldies!